Sats. Tātad šis ir stāsts, kādam liksies muļķīgs, bet pavisam normāls, pragmatisks stāsts, kā uztaisīt papīra kuģīti. Nevis vienkārši kuģīti, bet tvaikoni ar 2 skursteņiem. Atceros, ka bērnībā to mācījos bērnu dārzā darīt, bet pēkšņi radās vajadzība un nespēja. Aptaujāju vairākus cilvēkus, man zināmos, kuri visi sākumā sajūsmā teica, ka viņi var un beigās nespēja neko izdarīt. Tad pēc ilgiem meklējumiem atradu vienu ekspertu, kurš tomēr atcerējās un mācēja uztaisīt šādu kuģīti. Līdz mēs nospriedām, ka tas varētu būt ļoti svarīgs informācijas saturs, kas vajadzīgs Latvijas iedzīvotājiem, kurš nav pieejams internetā, vēl jo vairāk ir labāk redzēt nekā 100 reizes dzirdēt, kā to darīt. Tāpēc mēs jums tagad parādīsim, kā uztaisīt labu, skaistu tvaikoni no papīra. Tātad nočiepjam kādu nesvarīgu ofisa papīra lapu, parastu A4, pārlokam vienu viņas stūri pa diagonāli uz pusēm, jo mums vajadzēs kvadrātu, nevis A4 formātu. Nolokam lieko daļu nost, plāsējas pārvelkam ciešāk, uz otru pusi nolokam, vai paņemam šķērs un nogriežam, man nav šķēri par rokām. Un noplēšam. Tā. Mēs esam ieguvuši vajadzīgo kvadrātu. Kvadrāts, cienījamie skatītāji, lai, jau varbūt kāds nezina, tas ir tad, kad visas malas ir vienādas. Nu jā. Tagad lokam visus stūrus uz centru. Tādā veidā mēs iegūstam vēl vienu netecīzi. Iegūsim vēl vienu kvadrātu, tikai jau maziņāku. Īstenībā labi, ka viena pusi ir bet parād, tas sanāk pat aploksni arī. Jā, divi vienā. Ja jūs taisat kuģīti un jums rodas vēlme aizsūtīt kādu vēstuli, tad jūs varat arī neturpināt taisīt kuģīti. Nu jā, vienīgais tā aploksni ir tāda bišķīga. Nu jā, ar skoču. Bet es pieļauju, ka Latvijas pasts viņu varētu akceptēt. Jā, tagad griežam šo lietu riņķi. Un atkārtojam atkal locīšanu uz vidu. Kā rezultātā, ticiet vai ne, iegūsiet vēl mazāku kvadrātu. Tā. Atkal griežam riņķī. Tagad mums ir šāds te kaut kas ar tādām ļarpatām. Un mēs atkal visu lokam uz centru. Šitā jau kuru reizi sanāk? Šī būs trešā. Trešā reize. Pavisam vienkārši. Katru reizi vienu pusi un tad apgriež riņķi un atkal. Jā. Un šī būs pēdējā reize. To atpazīt tieši, ka parādās ļērpats, tad tā ir pēdējā reize. Un tvaikons ir gandrīz vai jau gatavs. Mēs apgriežam viņu atkal riņķī. Neizstās pēc tvaikoņa, tāpēc pēc pāris korekcijas. Tagad ir svarīgākiem brīdiem. Jā, tagad viņu vajag tā kā locīt uz pusēm un celt šitos uz augšu. Tev tā kaut kādu šitie te abi ir tā jāpavalk uz augšu, tā kā paņem šitā te teiksim. Un tad viņi tā kā šitā te spiež kopā. Skurstenis. Jā, un mums veidojās viss skurstenis. Viens skurstenis izveidojās, otrs skurstenis, ko te jāizvelk laukā, tā kā viņš te palika ielocījies uz iekšu. Mēs viņu paceļam, piekārtojam, saspiežam kopā ar esošo skursteni, tā kā salokam smukāk, izveidojam tādu apaļu, mēs viņu noliekam. Tāds nedaudz šķīps un grejs, bet mums ir tvaikonīts. Es domāju, ka vienkārši skaisti. Jā, viņš peld ūdenī. Viņš arī peld, ja? Viņš ir papīra un vannā ir testēts, protams, bērnībā. Tas varētu būt nākamais solis iztestēt, kā viņš peld, bet mērķis ir sasniegts. Ik viens, kuram nepieciešams tvaikonis, var nostīties šo video un atkārtot vienkāršās kustības ar rokām. Līdz nākamajai reizei.